Skolā mūs māca tehnoloģijas lietot, bet neļauj tās izprast vai kontrolēt. Tomēr bērni tam ir gatavi, un mēs ticam, ka šīs zināšanas jāsniedz pēc iespējas ātrāk. Tieši tādēļ mēs esam izstrādājuši programmu Learn-it. Tā ir domāta sākumskolas skolēniem un ļauj tiem apgūt programmēšanas pamatus bērniem interesantā un interaktīvā veidā. Tā ir balstīta uz pārbaudītām un pasaulē jau plaši pielietotām metodēm. Bērni grupās veiks dažādas uzdevumus un ar spēļu palīdzību mācīsies programmēšanas pamatfunkcijas. Pētījumi liecina, ka tieši tā bērns veiksmīgāk apgūst jaunas zināšanas. Es teiktu, ka mēs dzīvojam laikā, kad attīstība pārsniedz ātrumu, ar kādu mēs varam jaunas lietas iemācīties. Tāpēc ir ļoti būtiski mainīt formātu, kādā veidā mēs mācām bērnus. Mums jāmāc bērns ir domāt, atrast, nevis uzkrāt milzīgu zināšanu bagāžu. Caur programmēšanas pamatu apgūšanu bērni spēs pielietot šīs zināšanas jebkurā nākotnes profesijā. Es domāju, ka nākotnē nebūs. Būs ļoti retas jomas, kur nevajadzēs programmēšanas zināšanas vai vismaz izpratni par tehnoloģijām un prasmu ar viņām rīkoties. Un tā tas būs pilnīgi visās nozarēs. Nezinu, medicīnā, kur kaut kādi nanoroboti, militārajā nozarē, ekonomikā, jebkurā industrijā, vai ne? Tas pieprasījums pēc tā pakalpojuma pieaugs. Maziem bērniem lielākai daļai interesē tehnoloģijas, un tad ir jautājums, kā mēs izmantojam šo viņu interesi, lai viņi būtu arī produktīvi un lai bērni kļūst par radošiem cilvēkiem un nevis par patērētājiem. Un tā ir tā pati svarīgākā lieta, jo var bērni sāk spēlēt spēles un kļūt absolūti tikai uz reakciju balstīti, un varbūt arī sāk strādāt un spēlēt ar spēlēm, kas ir radošās, kur viņiem tiešām ir jādomā gan radoši, gan arī loģiski. Un tas ir tas, ko mēs gribētu stiprināt.